to Labradoru vienkārši iemest ūdeni. Fast and Furious. Tokyo Drift. Sahara. Jums ir crazy driver. Mums ir riktīgi crazy driver. Mums ir. Mēs varētu viņam kaut kādā brīdī stundā nakti samaksāt un vienoties, lai viņš mūs pavīs. Diena numur 6. Āču atrabies. Viss notiekās. Viss super. Dodamies uz Susu un Monastīru. Viss notiek. Aiva domas. Kur mēs stāvam rindā, ko? Mēs stāvam stolta rindā. Kāpēc, ne? Tā pudeles ir no autobusā varēja nokārtot. Jā, tie kaut kā bišķītiņa. Man tur bišķi. Man bišķi Paspraka. Šmocīt sanāca? Nu jā, zin kā, gadās. 56. gadā sāka viņš valdīt, viņš atceļ savā Ceņšī, kas tas tāds? Kā tā liekas? Es nezinu, saldējām pusēm. Kaut kas tā pusgaņā. Man liekas, tur iekšā maz bērni. Ačā! Ač! Ko notiek? Tagad notiek ielūkšana uz lūkšanu. Aha! Notiek dziedājuma veidā no tās orņa. Agrāk stāvēja cilvēks, tagad tur ir atskaņošanas iekārtas. Un otrais kaķis, Čo otrais kāds? kas ir redzēts Tunisijā. Jūs esat redzējis? Jā. Es liekas, ka tas 20-30. Opa! Kā šiš? Tās arī garšielas, kā lielākas. Tev galvenais visu izpīpēt, es tā skatos, ja? Nē. Atbraucis uz Tunisiju, sapīpēties, sadzerties. Es neesmu vēl nereiz pīpējis. Mēs turpinam blandīties pa šādu skaistu ielu. Ač, kāpēc tev rokas tukšas? Man naudas nav. Aš bomžas. Nu Jāni, varenais Jāni. Pāris vārdos, kur mēs esam, ko mēs daram? 400 kvadrātmetru ostu, jā, vad nemaldu. Jā, taču lieliem burtiem bija rakstīts. Un tagad mēs to visu centīsimies izsteigāt tā kā 45 minūtēs. Jā, redzam dažādas veida ūdens pārvietošanās transportus. Un īsumā tas arī viss, es nezinu, nekā interesantāk. Pagaidām te nav. Piepauzēsim. Tiksimies pēc laika, ja? Tipā es nevaru huklāt. Top notch security. Kādas muļķības jaunais cilvēks jūs runājat? Paskatieties, kāda fizikas likuma jums jāpārvāc, vai tiktu uz tās, kas tas ir. Tu atličājies tagad. Ai, nu tas uz kā tāda plosta veida, ja piestātne. Es tu atličājies tur tagad tur tik virsū. Ko tu atličāji? Es tu atličāju. Atličāju. Es tu tagad varu tik virsū. Vairāk? 10 eiro. Nu, vāt redz jau izlaid. Vienreiz 10 eiro jaunais cilvēks nopelnīja un otrais cietums. Nu, tas jau nekas. Bišku Tā vairāk. jau ir tikai istaba apmaksās hotelis. Ko tu zini, ka tu vakar uzaicināji uz deju? Kas tev tur nav? Citā scenārija. Man draudētu tas, ka... Trūkst vārdu, es zinu. Tas, ka man tev būtu jādod dešoks. Tu kā čalis ar visu straumēto kāju aizleci tik kā kengurs pie mātītes. Bet ar to dešoku tā bija? Jā. Par vārdiem atbildam. Te ir tā mazā zvaigznīte, kad ar mazajiem burtiem ir rakstīts. Uztaisi kvalitatīvu video, jā, lai tev ir skatījumi, un mēs varam, ja tev izmantot kā produktu. Tev būs skatījumi. Viņš ir aizkulisēs, par viņu tā kā... Tas ir cilvēks aizkulisēs. Vat tā. Nu, pagaid, sanāks, ja saņemš, ka sataisa normālu vīzi, ka viņam būs nauda. Ja būs nauda, mēs pieprasam procentus par to, ka mēs te runājam. Vajag normālu kontentu, normālu bazu. Nē, paldies. Tā kā kur ūdens ir. No kontenta. Davai, lec ūdenī vēl, lec ūdenī. Nē, mēs varētu to Labradoru vienkārši iemest ūdenī. Tas būtu šoks, redzi, cilvēki skatās, redzi. Jau, tā kā, nu, panika kaut kāds jau emocijas. Tas jau tāpat jau, tā kā mūža otrā galā pēc gaitas var redzēt. Peldēt varbūt māk. Viņš noteikti ir pārkarsis, to jau saimniekiem. Nu jā, mēs jau tikai saimniekiem labu izdarīsim.
Viņi pagriezīs to, kā mēs gribētu tur ažiotāžu uztaisītu, video, uztaisītu kaut kādu tur paigot daudz skatījumu, tagad karjerā un... Jā, karjerā jahta, nezinu, meitenes, kaut... Pip. Un jā, viņi uztaisīs to kā vardarbība pret dzīvniekiem. Kādams daudz latviešu. Tavs procesors, cik tā latviešu? 13. Veseli apaļi 13. 1753. No kurienes to skaitli izvilkt? Procesors. Man jau likās, tik latvieši te ir. Nē, tu jau kā Neo Matrixā kaut ko gribi izliekt, liekt. Jā, tur nav karotas. Tur daram bez jahtas. Tas tā īsti čaļi ar testosteronu. Tehniski apstādinot, piemēram, paņem to kur laivu un aizbrauc. Kas jūs apstādina? Tehniski apstādina. Gvarde, jā, te ir. Kas? Gvarde. Kas tas tāds? Paņem to Sony atzasē ūdenī. Redzēs, kas ir gvarde. Atradīs bez sāls. A kā viņi zinās, kā tā laiva? Rekor laivu redzi? Šido. Latvijas karogu. O tā ir mūsu. Lec iekšā. Lec iekšā uzreiz. Dešku vakar nopelnīju, šodien varam atzīmēt Gomies laivā ar Latvijas karogu. Gvarde nacionāla, jā. Tu kā varētu pamēģināt? Nezinu, pastāstīs. Nopirkt, kā? Pastāstīs. Nolietotu laivu? Jā. Un nakāt. Nē, zin kā pa lētu aiziet uz Nepiņa, nopirkt visādas krāsas, vēl kaut ko. Jā, mēs pataisīt un pārdot. Tāpat kā car flipping vai house flipping, kā ar laivām. Boat flipping. Bold statement. Jā. Tas varētu strādāt. Izklausās pēc plāna, biznesa plāna. Investīcijas vajag. Varētu piesaistīt. Saņička, būs sponsors. Varano, Aleksandru. Sponsorēsi investīcija kapitālu startam. Mēs nereklamēsim to, bet vai jūs to... Vismaz kaut kas startam. Investīciju atbalsts. Redzēji sponsoru? Tik pieskaries pēc stūrīšu uzreiz. Mēs tā kā rindā uz nošaušanojiem. Tur saka, ir paradīzes vārti. Tur miesim šķērsot, to atvērt to taciņu ūdeni. Nē, šeit nē, ejam tur. Tāl. Nāc. Tas estrogēns no tām dāmām, es nezinu, es gribēju pacelt, bet es tā magijā vienkārši pārta. Ko es daru, vispār tur jūrā kā nāriņas. Tas ne mums ātri pazuda, bet tas estrogēna tā šprice vienā. Tādi skrūbi, čauks, kos. Estrogēns ir traka lieta. Tā ka jāceļ testosterons. Vairāk vai estrogēna. Tad būs brīnumi. Tā kā brīnumi, ja? Es saprotu brīnumi, ka ir testosterons ar estrogēnu. Kā sāliņa. Tad es saprotu, viņš tur ir pirkstiem braukāja. No nezināmiem cilvēkiem. Tikko iepazinās, no pašām. Tikko padomās. Par imunitāti. Cerība muļķi mērinājums. Cilvēks kā mums. Nenokrīt. Būs tikai prieks, ka es nokritīšu. Mēs jau turam īkšķus. Cik skaists maiz uzreiz bildē. Tā jau tās atmiņas veidīties. Cik tev gadu? Mini. Kas? Tā kā iepazīšanās saist. Kandīgi. 9. gads. Kvadrāts no kā, sākums. 16. 9. gads. Tev 16? Jā. Agnese ir 16. Viņa ir 8. Viņa šogad būs 17. Viņa cik man? 40. Nē, 37, jā. Cik? Jā? Minēs 20 ar kaut ko. Jauki parunājām. Skatās. Tur iepriekš, kur gājām gar ieliņu, viena arī tā kā stāv, teji vai ko, paskatās. Viņiem ļoti tipiski no augšas uz apakšā un apakšas uz augšu ātri ievērt pēc sekundes simdaļā. Ja tas to redzi, kobra.
Es vienai tā kā uzsaucu, un viņa uzreiz kā čūst, un vēlreiz ievērta double check. Protams, sekgājumā man bija svarīgākas lietas, tāpēc uz brīdi likās, ka varbūt atgriezīšanās. Varbūt. Kas tas bija? Es jau neesmu tāds pieredzējis kā tu, nu. Nē, tur ne jau pieredze, tu vienkārši neatradi savu. Izliecies, ka vienaldzīgi, tur ir viss noslēgums. Nevienam nepatīk vienaldzība, visiem patīk uzmanība, ja tu uzmanību nedod, tad visi pēc viņas Aleks. No kur mēs atrodamies, kungi? Nu, Tunisijā, bet es nezinu, kas tā par pilsētu. Tieši tā, jā. Kaut kāda eliģima nebija gadījumā? Gadījumā varēja būt. Braucām 2 stundas. Kā saka, no 100% paveicām tikai 5. Vēl jābrauc. 14 vismaz. Nepalikt. Tik tālu brauc, drādzīs un uztaisīs izbādzeni. Neviens neleposies ar to. Perspektīvas veids, kā nodzīvot jaunu enerģisku dzīvi. Futbola stadions pagātnē, jā? Jā. Cirks un maize. Kur atrodamies? Pagrabā. Pēc ievērījuma atnācām. Jā. Tikai nav sagatavojusi saimniece Agnese neko, jā? Dārzu neuzari, lai es kaut ko sagatavoju. Ko tu visu ziemu darīji? Es tā neuzaru, bet tu cik ieslēdzi muļki taisīji, ko ievārījumu nav. Pasies, kādus tu zekis izvedīji. Un skaistas, siltas ar mīlestību pilnas. Atceros Ķīnā vienā piestātnē atstājamies tur toleti. Un toleti ir šitā rene. Un vienkārši sievietēm ir jāapstājas viena otrai priekšā un žāc. Man es kā ieraudzīju tā, kurī puses sarupēju. Ko tādu izpētīt? Dzirdēju kambaris. Aizdomājos. Ļoti daudz sportisku aktiešu tāšu, ka bija. Domāju, jau kambaris ir. Sāc tagad vizualizēt gladiatorus un kambarus. Nē, vienkārši tas sortiments sporta veidu ļoti plašs. Kā Aleksandrs Varenais teica, Jašku pakārtēju. Tiešām laikam bija kambaris. Kā tā? Tas labs skats. Uz kurieni? Varu savu gājumu. Skaisti un eleganti. Ači, kur mēs esam? Ko? Mēs esam Anakina Skywalkera mājās. Kā ir, kur mēs ir? Bijām iekšā caurumā, paskatījāmies, dosimies uz nākamo. Kas tajā caurumā bija? Vienkārši liels caurums. Bēdīgas sajūtas, tā kā vilšanās, bet 3 dināri. Nebija 30 vai 300 vai 3000. Bēdīga pieredze, bēdīgs vārdu krājums. Nekad nav bijis labs tas vārdu krājums. Tā gan es tā skatos, šitais nozīmē bišķi vairāk nekā tikai melno caurumu, ja? Tas ir viss, kas te ir? Vai nu? Es esmu visur redzējis zvaigžņu kariem. Šitas nav nekas. Pļāviens kosmosā. Gauda vai iekāpj iekšā? Es gribu redzēt tavas mammas sevi, kad tu kāps iekšā. Kā šeit tas mamma skatās objektu. Nā? Kā jūties pārkāpt likumus? Jā. Aha! Nu šeit mums vakar bija 10 meitenes. 10? Vai tik maz? Katra 10. Nu jā, mēs jau neskaitām tādas sīkumus. Nē. Mēs jau sākam skaitīt, bet ir vairāk nekā pirksti uz rokas. Nē. Nu, Varenais, kas notika šobrīd? Ātras pārskats dzīvē pēdējos notikumos un tad jau noskaņojamies braucienam. Domas par šiem unikālajiem sarkanajiem kvadrīšiem. Kvadriki nav slikti, bet forši mums atļaut vieniem izgāzēt pa
pa šo tūkstnesi. Man liekas, tas būtu daudz interesantāk. Daudz foršāk. Lai gan viņa baigi ātri neiet. Man liekas, viņam kāds limitars uzlikts. Nu kā patika? Tik daudz sekarmētas nebraucu viss. Hi-hi-ha-ha, bet... Nu, nā. Mēs domājam, reāli būs, dinamika, agresība. Kaut kādas sajūtas virmos, zini, gaisā. Ne, kā ar meitas pats. Nu, tā, es atklāti vīlos kopumā. Jā. Cik mums vispār ilgi vajadzēja braukt? Man liekas, Vajadzēja 40, bet mēs braucām 30, ieskaitot to 5 minūšu pauzi. Karš pieprasam vēl 15 minūtes. Tas ir no tās sērijas Only for you, my friend. 50% off, only for you. 50 km/h off, only for you. Labvakar! Atgriežamies pēc tiešraides, pēc traucējumu novēršanas un uzmanu. Vienkārši, jā, cilvēki no Blakusvāgi ieteica uzņemties iniciatīvu un tā kā šoferis kaut kur Aizdzērās. aizkavējās, kā saka cilvēki. Mēs tā kā pārņemsim iniciatīvu. Pārsādīsimies. Liekas, tūlīt būs sodi kājās iesim. Bet mēs pārjautājām, vai viņš ir crazy šofers. Viņš teica jā. Viņam vajadzēja saprast, ka mēs esam crazy passengers. Tāpēc? Man liekas, kā tam tūlīt beigsies slikti. Ielikt, kā Fast and Furious. Vai jūs zināt iemeslu, kāpēc jūs apstiprinājāt, kāpēc jūs apturējat, tad jūs varat atbildēt kā Tunisijā. Nav stopzīmes, nav problēma. Un vienmēr var novelt vainu uz auto, aklo zonu. Tas nekas, ka pa visu priekšējo logu viss ir redzams, bet vienā brīdī tas arī ir kritiski izteikt savu viedokli. Kā saka, izteikt pretestību, nevar visam pakļauties un teikt jā. Drusciņ jāatrum, viņš ir Vai jābūt līmenim, kur tu saki, nē. Paskat. Viņiem arī nespīd spidometra gaismiņas, arī nav zināms, kādā ātrumā nešamies un atpaliekam. Tā kā... Nu kaut kas jau jūtams, Es teiktu, mēs varētu viņam kaut kādā brīdī stundā nakti samaksāt un vienoties, lai viņš mūs pavisina. Un es pievērtu acis uz visu kvadratciklu braucienu. O, mēs kalnā šodien! Cik pulkstens ir ko? Pulkstens ir 5:53. Kas tev aiz muguras tad? Tās mukis. Man liekas, saule. Pagaida, kā man uzlikt. Mēs kārti ir, reimis. Tā ir saule. Ļoti skaista. Romantika. Mums ar saņemšku. Jāiziet pie mežāka piekasīties, ne? Jā, kur viņš ir? Nu, kā ir tu, ko tu? Sveiki. Sveiki. Labrīt, jauka diena. Svaigs gaiss. Forši. Beidzot svaigs gaiss šajā tuksnesī. Viņš svaigāks nekā Altējā, manuprāt. Uzreiz var pamosties īstenībā. Jā. Svaigs gaiss, tas vieta labi no rīta smadzenēm, plaušām. Vai tu mums tādiem normāliem čaļiem tas ir jāstāsta? Skatās jau ne tikai šeit. Es redzu šeit tikai normālus čaļus. Nu tur jā, rekur, ka pat ir cilvēki. Jā. Bet mēs tur runājam par gaisu. Ko tur sāli ieraudzīja? Jā. Bicīti iesālīja. Vismaz kas no bicepsa palika iesālīja. Iesālīja normāli gaļu, kā saka. Čaļu. Kāpēc tev brilles ir otrādāk? Kāpēc tev brilles ir otrādāk? Man ir
brilles, tāpēc, ka saules spīd. Bet kāpēc tu viņas otrādāk? Nav otrādāk. Skaidrs. Kroči, mēs esam Āfrikā. Smilšu laukā. Nekā nav. Bet te ir kaut kas nekur citur Āfrikā nav. Nāk. Mēs esam atraduši ūdeni. Tādas lietas īsti Āfrikā nav. Vietējā tā īsti nav pieejama. Šis ir īpaši salds, sāļš. Bet tas tā, lai garš viņu piedod. Tādi sīpoli. Šajā kantorī Kur ir te ir domas par sīpoli? sīpoli. Šitie baltie, tie ir sīpoli. Kur tu esi ar šiplokiem? Bet tie ir sīpoli. Ja? Jā. A tie bija tie, kurus mēs vakarēdām? Laikam. Kuri tur bija pilna bļoda? Laikam. Viņi bija tīri garšīgi. Mēs esam. Mēs esam džungļos. Meklējam Kareli Lauvu. Vai. Mēs meklējam King Julian ar Mortu. Viņiem te kaut kur netālu vajadzētu būt. Es viņiem tā kā zvanīju, ka mēs būsim. Nebija bišķi beigās sajūsmā, ka ar grupiņa nākam. Piedzērās? Jā. Super. Julians vakar notusēja. Super. Bet viņiem te kaut kur netālu vajadzētu būt. Lūdzu, ar augļiem, jā, atpakaļ. Tas kus, tas. Atceries, ka vēl jānokāp. Mamma apdrošināšanu nopirka. Bet ekstrēmējiem pasākt. Ko tur augstaigas gar most? Jā, piefiksējām. Tev labās rokas. Man neiedos drošību, ka es viņu... Mēs esam jādievstīgs uz vietu. Emocijas atšķirības. Es gribēju Crazy Driver, bet mums ir Chill Driver. Jums ir Crazy Driver. Mums ir riktīgi Crazy Driver. Nu? Kur? Riktīgi Crazy Drivers. Jā, gribētu ar jums. Mēs esam tūkstneša vidū, nekurienē. Bet tu tagad esi Star Wars filmā, saprati to? Kur? Star Wars filmā. Čota vēl neredzu nevienu to te balto. Šaut nemāk. Tas tu esi. Baltais, kas šaut nemāk. Nē, esmu melnais, kas šaut māk. Wow, delusion. Okay. Noti, tu kā eksperts pastāsti. Kas šeit notika? Tad notika, nekas cits nenāk. Tas viss? Jā, tas ir. Parastākais latvietis. Tūkstnesī. Tipiskāko kolu no Amerikas, Tunisijā. Bet laba kombinācija. Augstu, karstā. Kā reiz? Daika! Sievas māt. Вот это верблюжья шесть. Верблюжья. Акшен декоратив, экстрасенный. Посмотри. Потрогайте. Nu, pēdējā diena, ne? Pēdējā diena, tieši tā. Un kādas emocijas šodien? Zini, labas. Mēs atbraucām, bija saulains, kad sāka parādīties mākonīši, jā, katru otro dienu vai ko. Bet visus objektus, ko mēs apskatījām, vai kaut kādas stūres, vai braucieni, jā, vai džipi, tur tas lietus mākonis mums netrāpjās vienu dienu vai otru. Un tagad pēdējā diena, šī pastaiga, viņa ir saulaina. Un mēs tā kā, nu kā tu sakis, varenais Aleksandrs. Viss super. Viss notiekās. Es jūtos labi. Paldies! Nezinu kam, bet es zinu, ka viņš mani dzirdēja un ir jauki. Nabaga Jānis joprojām autobusā. Viņam palika sūdīgi. Nu, jeb uzsāka savu pūtēju orķestri. Jā, viņam sākās pūtēju orķestris un
bet šis tās daudz dzīvāks. Jā, viņš papūta. Un tagad jau viņam savu slabi. Palika autobusā pagulēt. Dzīvs būs, ja? Tātad mēs esam vietā, kur ļoti daudz notika orģijas. Jā, mēs meklējam, kur vēl notiek, ko piedalīties. Bet vairs nenotiek, izrādās. Viņi slēdz šo pasākumu. Bet, jā, saprāt, būtu izbaudīts, kā viņiem tas būtu bijis. Jā, un izrādās pa kreisi no mums ir prezidenta rezidence, ko filmēt nedrīkst. Citādāk, ko gan saņa nefilmē. Citādāk, jā, vienmēr sakot, būs pakaļā. Jā. Jā, super. Dodamies tālāk, jā. Kas ir? Dodamies tālāk? Es vēl pakāpelēšu, tad jā, mauksim. Nu, ko mēs esam Sidi Busaidā, un pēc ilgāka pārtraukuma studijā atpakaļ ir Jāņa Mežāka kungs. Nu, kā jūtamies tagad? Kā Ralfs Lorenz saka, svētais Jānis, jeb Saint John. Nu tad labi atpūtāmies. Visu, kas bija sakrājies. Aknās nērēs kuņģi, kā saka, izgāja. Visi grēki. Jā. Kā dēla krustās saka, kustos, lai labāk justos. Nu tad ar pēdējiem spēkiem dosimies kalnā. Veči neraut. Tā viņš ir. Nu kā tev vispār patīk, rekur zili baltās krāsas, vispārējais? Piesieties pie daudz kā var te Eiropieši, tu zini, bet katra pieredze ir pieredze, un no katras pieredzes var kaut ko izdarīt. Galvenais nečīkstēt. Esi vecis. Tā viņš ir. Tā viņš ir. Tad mēs pasteigi gājāmies un tā atradām $20, bet izskatās pēc Jeffrey Epsteina. Es nezinu, nevar saprast. Nē, re, kur ir. Nē, kaut kādas tās pazīmes liecina tā kā, nu, es nezinu. Lelda laikam kaut ko sajūtīs, vai labs dolārs vai nē. Nu, paļabam. Nauda mētājas uz zemes. Nav brīnums, ka ir kas tās trešās pasaules valsts, jā? Jā. Viņi nevar pacelt naudu. Slinkums. Dāmas un kungi, šeit filmē kaut kādu seriālu. Velciņu zina kādu un kas un kā, bet, nu, tur notiek seriāla filmēšana. Filming crews pilnā ekipējumā ir ieradies. Un tālāk arī dzīvojam. Šādi mēs pavadām pēdējās ceļojuma minūtes. Dāmas un kungi, ceļojums ir noslēdzies. Esam Tunisas Kartāgas lidostā. Nu, sveiki, čabalīši. Kādi atvada vārdi tev būtu no publikas šobrīd? Atvada vārdi? Nu jā, sērija beigusies, zin kā. Nezinu, nav beigu, bet tas ir muļķības. Nu, šai sērijai ir beigas. Protams, būs citas, bet... Es teiktu, tas ir punktiņš, pirms sākas nākamais teikums. Šis sērijas, mana sērija beidzās, sākas nākamā nodaļa. Mana dzīvē ir īpašā. Paskatieties uz mani. Nē, tas ir tikai punkts. Dzīve iet uz priekšu. Un ej līdzi. Super. Dēla krustēvs teica, kustos, lai labāk justos. Un šodien tik sūdīgi pies izvēmu visu, kas man atradās tur iekšā. Saņēmos, izgulējos, izkustējos un atradu $20. Es teikšu, es labi jūtos un braucu mājās. Super. Ejam profitēt. Fakti. Fakti. Kaut kā bišku mēs lidojām. Es domāju, interesantāk. Tad aiziet, mēs te nevarējāk ietrināt. Kaut kas jau te nav. Jā. Tās ir arī ceļojuma un šīs sērijas beigas. Pa šīm 10 dienām esam patiesi izpētījuši tunisiešu kultūru, sākot no apčakarēšanas. Saņu tikko vēl noskamoja uz dešuku kaut kāds random puļaks. Līdz pat mīlestībai pret Toyota Land Cruiseriem. Fast and Furious. Tokyo Drift. Sahara.
Paldies Sātim, Mežākam un Palmai par ēterā izpildīšanu. Un, protams, milzīgs paldies arī tieši tev par skatīšanos. Uzspied pats saproti kādas pogas, pieseko man Instagram